Iepazīsimies, sveicināti. Mans vārds un uzvārds ir Karlsons, kas dzīvo uz jumta. Cik grāmatas tu jau esi padevis? Es piedalījos konkrēti pats tieši 3 grāmatu padošanā, bet es uzmundrināju un palīdzēju visus, kas stāvēja ķēdē te Vērmaņu dārzā. Vai nebija dikti smagas? Kā kura viena bija par vēsturi un tā bija ļoti smaga, to es nedevu. Kādas grāmatas tev pašam vislabāk patīk, tu lasi? Man vislabāk, protams, patīk grāmata par brālīti un Karlsonu, kurš dzīvo uz jumta, bet, diemžēl, es tādu nereģēju šajā ķēdē, bet es ceru, ka viņi tur bija. Tieši tā varēs tālāk lidot un meklēt. Jā. Sveicināt arī jūs, sakiet, iepazīsimies. Jā, Miķelis, jā, palīdz Karlsonam tikt galā ar viņu uzdevumiem. Jā. Sakiet, nu kāda atmosfēra šodien šeit? Kāds sajūta? Ļoti lustīgi, neskatoties uz to, ka ir augsti, visi tomēr dejo un priecājās un izvingrinās, un mēs tā kā palīdzam izvingrināties viņiem ik pa brīdim visiem, kas padod. Jūs esat šeit no Leļu teātra, kas ir gandrīz turpat blakus vecajā bibliotēkā. Mīļš kaimiņš, tāpēc arī te atskrējām, sapratām, nevaram nepiedalīties tādā pasākumā. Ir jāpiedalās, jāatnāk, jāpalīdz, ja sevišķi tik tuvu mājai tas notiek. Ja. Mēdzat iegriezties vismaz līdz šim kādreiz? Nu, tagad būs vēl tālāk, jā, es esmu iegriezies, protams, bet tagad jau būs tālāk, jāiet, nebūs tā, ka pāri ielai pārkāpt, bet, nu, jāskrien ir vēl uz darbiņiem. Mums jāskrien uz darbiņiem. Atā! Labi, skatīsimies, kas turpat blakus Karlsonam ir bijis. Sveika! Kā tevi sauc? Ieva. No kurienes tu esi? Es no Lubānas. No Lubānas? Jā. Un tik tālu atbrauc speciāli? Jā. Nu, kā tev patīk te šodien? Ļoti forši, ļoti jauka atmosfēra, jauki padot grāmatas tādā ķēdē. Nespiekusus, diezgan aktīvi jūs tādā grāmatā. Jā, mēs te padajojam mazliet un sasmaidamies. Man daži jociņi arī iet, bet tā ļoti forši. Bet tu neesi nosalus? Nu, mazliet jau esmu, bet tāpat es saturu optimismu sevi. Jau no paša sākuma vai kaut kādā vēlāk brīdī iestājāties? Vienos mēs iestājāmies. Un kādas pašai grāmatas vislabāk patīk? Man patīk, laikam par Pepiju Garzaļi, tā man no 3. klases vismīļākā. Tādu tu vēl neesi redzējuši šodien? Bija, laikam, jā. Bija, jā? Jā. Super. Tā tev blakus ir... Mani sauc Intra. Sveiki, Intra. Sakiet, nu kā jums sajūta šodien? Ļoti optimistiska, dzīves priecīga un, nu, varētu teikt, tāda simboliskā nozīmē, varētu tā sajūta, ka tu piedalies tajā garīgajā procesā daudz. Es jau pirms tam redzēju, ka jūs pētat tās grāmatas, kuras caur plēvi, kuras padod tālāk. Kādas interesantas grāmatas varbūt esat redzējuši? Es skatos, kuras grāmatas es esmu lasījusi, un es skatos, varbūt kaut ko jaunu un interesantu ieraudzīšu un kaut ko sev. Vai esat pārsteigti par tām grāmatām, kādas līdz šim ir nonākušas jūs rokā? Jā, es biju domājis, ka nāks kaut kādas tādas vienas grupas bērnu grāmatas un tur pieaugušajiem, un tur, bet viņas nāk jukām un ir ļoti interesanti. Vai mēģināt skaitīt, cik padod tālāk? Nē, to gan nē. Laikam dikti daudz jau ir sanācis, jā? Nu, diezgan paši. Es pat nezinu, cik rādi ir pulksteņš šobrīd, bet, nu, es domāju, ka diezgan daudz, jā. Viens tāds pamatīgs grāmatplaukts būtu, jā. Vai plānojat doties uz grāmatu jauno mītni, uz Gaismas pili, kad tā tiks atvērta? Noteikti, jā. Bijām cerējuši jau, ka varbūt varēs šodien, bet, nu, dzīve ir dzīve, vai ne? Bet, nu, ir tā sajūta, ka esat tādā vēsturiskā pasākumā tomēr? Nu, protams. Un brīnišķīgi, ka ir izdomāts kaut kas tāds, un ka tās grāmatas neguļ tikai plauktos, bet ka tiešām viņas iet caur cilvēku rokām, un tā enerģija un tā plūsma, jā, nu, tas ir ļoti skaisti izdomāts, brīnišķīgi. Labi, liels paldies, lai jums veicās, lai jauka šī diena. Kā redzat, šeit Vērmaņu dārzā viss notiek un turpinās pilnā sparā. Mūsu kolēģi Sals šobrīd Rīgas ielās žurnālisti Anete Bērtu un pat ziņoja no brīvības pieminekļa, bet mums Redgaru ir iespēja būt šeit, 2. studijā no Zaķisēlas krastmāls. Nevēlti mums aizmugurē ir uzraksts 2014, jo svinam Rīgas kultūras galvaspilsētas atklāšanas notikumus. Un centrālā vieta, epicentrs šo notikumu ritējumā būs tieši centrāla tirgus ar daudziem paviljoniem, klāt arī autoosta, tur jau no paša rīta notiek muzicēšana, Latvijas labākie pianisti uzstājas gan solo, gan ansambļos, bet centrāla tirgū mēs nogaršosim Latvijas kultūras piedāvājumu šim 2014. Eiropas kultūras galvaspilsētas gadam. Dārzeņu paviljons, zivju paviljons, nu, pačukstēšu, man visvairāk interesē gaļas paviljons, tas ir izteikti savtīgu iemeslu dēļ. Kādēļ nedrīkst reklamēt, tādēļ nestāstīšu. Paskatīsimies, kas šobrīd notiek. Centrāla tirgū tur ir mūsu kolēģe Inese Vaikule.
Patlaban atrodamies Sakņu paviljonā un jau pēc nepilnas pusstundas šeit būs pirmatskaņojums elektroniskās mūzikas, tāds šedevrs pirmatskaņojums pasaules visums, horizontāls, vertikāls, un man blakus ir šī skaņdarba autors Platons Buravickis. Labdien! Sveicināti! Tas nosaukums pasaules visums, horizontāls, vertikāls, ko viņš sevī aptver un kādēļ tāds? Pārsvarā savus gabalus es aptveru divas līnijas. Viena ir tehniska, tīri tehniska, pēc kura algoritma vai pēc kuras idejas ir uztaisīts šis darbs. Tas ir vertikāls, horizontāls, un otrais ir tāds jūtisks. Pasaules visums, kā visuma skanējums, pasaules jeb zemes skanējums un kā viņi kopā kontrapunktē. Un kā šeit Sakņu paviljonā, vai tam ir arī kāda saikne ar dārziņiem? Ar dārziņiem ne, bet ar Sakņu paviljonu jā. Kādēļ? Sakņu paviljona skaņi ir viens no skaņdarba izmantotajiem skaņiem. Jā, bet viņš skan paralēli. It kā tela to pasaules skanējumu. Vai šī ir visneparastākā vieta, kur atskaņojat savus skaņdarbus? Pagaidām, jā. Un kā vispār vērtējot šo elektroniskās mūzikas tādu ienākšanu šajā tirgus vidē, kā jūs redzat, kā cilvēki reaģē, vai viņiem patīk, vai viņi iesaistās šajā projektā? Es redzu, ka cilvēkiem ir interesanti. Patīk vai nepatīk, viņi risinās laikam paši pēc tam. Bet viņi ir ieinteresēti notikt. Bet jūs neesat ne tikai tā kā komponists, jūs pēc būtības arī pats izpildīsiet pilnībā pie pulta šo darbu, ja? Jā. Tas ir dzīvai elektronikai, skaņdarbs dzīvai elektronikai. Algoritmiski, matematiski sataisīti procesi, kurus es regulēju ar speciālajiem rīkiem. To visu jūs noteikti varat klātienē redzēt šeit, tātad 2:00 Sakņu paviljonā. Pat runāju ar komponistu Platonu Buravicki, un tātad jau pavisam drīz pirmatskaņojums. Jā, tātad pirmatskaņojums jau pēc dažām minūtēm, bet visas dienas garumā šeit Sakņu paviljonā tādu elektronisku ballīti iegriež divi atraktīvi puiši, un, protams, arī šeit jau ir arī daudz skatītāju un arī spēlētāju, mūzikas spēlētāju, bet ar puišiem, lai viņi iepazīstina katrs pats ar sevi. Man sauc Gins. Man sauc Gins. Bet es saprotu, tu arī pārstāvi kādu muzikālu projektu, un ko tieši tu pārstāvi, un varbūt vispār var izstāstīt par to, kas ir šis interesantais, neparastais skaņu laboratorijas projekts šeit Sakņu paviljonā? Vispār jau es pārstāvu savu projektu parasti. Es parasti nodarbojos tādām lietām, kā šitās te, šādi uzspēlēju priekam. Bet, šeit sakarā es pat īsti nezinu, kāpēc mēs tā esam. Varbūt tavs kolēģis varēs vairāk izstāstīt. Stāties, lūdzu, priekšā. TV Maskava. Jā. Mēs pārstāvam arī Dirty Deal, paši sevi kopā Dirty Deal audio. Jā. Es jau kādu laiku stāvu šeit un skatos un saprotu, ka šī elektroniskā mūzika, tā ir tāda, uz vietas radīta improvizācija. Taisnība, no kā tas viss top? Tas top no analogajiem sintetizatoriem, ar sekvenceriem iekšā, kas viss tiek uz vietas arī filtrēts, viss rakstīts uz vietas, visas notas un bungas. Vai arī šeit tiek rakstīts uz vietas? Te ir arī dārzeņu bungas, kuras atraktīvi spēlē vēl pirms kāda brīža arī apmeklētāji. Vai šīs skaņas arī kaut kā tiek ierakstītas? Tiek ierakstīts arī, jā, bet tas mums ir tāds priekš tirgus speciāli tāds uzstādījums, ko mēs izdomājam. Jā, interaktīvais, lai būtu. Ja mums bija tāds uzstādījums, ja mēs gribam tehnā spēlēt tirgū, tad mums ir jābūt dārziņiem un jābūt iesaistītiem cilvēkiem vēl arī. Kā ir tehno un tirgū? Kādi jūs redzat, kāda ir atsaucība cilvēku, ko varbūt kāds arī nāk kaut ko saka, patīk, nepatīk? Tehno, tāda bioritma mūzika, nevar nepatikt. Var pārprast, varbūt, bet sirdī visiem patīk. Varbūt tā nedomā, varbūt tikai, jā. Bet vai jūs arī ar kādu apmeklētāju parunājat, varbūt kāds kaut ko jautājums?
Nu, mēs pārsvarā esam baigi aizraujušies. To, ko mēs darām, jums tas baigi patīk, zin kā, un tā. Nu, šeit tad kāds kaut ko paprast, bet, nu, tad arī atbildam. Bet, nu, pārsvarā jau tie, kas grib piedalīties, tie kaut ko tur darbojas ar dārziņām, tur piesiet mums ritmus tur. Nu, tā. Es domāju, mēs varbūt varētu kādu palūgt un paspēlēt šīs bungas, jo tiešām skaņa ir interesanta. Varbūt ne gluži tā kā skan kāposts un ķirbis un sīpols, bet varbūt, lūk, šeit ir kociņi. Varbūt jūs uzspēlēsiet? Nu, pamēģiniet, tur nekas nav jāprot. Vai cilvēki, un īpaši es skatījos, ka bērniem patīk šī interesantā atrakcija, vai viņi nebūs vīlušies atnākot mājās un redzot, paprasīs vecākiem ķirbi vai kādu kāpostu, un viņš jau nemaz tā neskanēs? Nu, es domāju, ka nebūs vīlušies. Nu, es domāju, ka to jau saprot, ka neskan dārziņu tā pa lielam. Nē, nu, varbūt ļoti maz bērni varbūt būs vīlušies, bet, nu, mazotnē ir daudz jāvaļās, lai saprastu, kas ir īstas lietas, zin kā. Un jūs būsiet šeit līdz pat vakaram, jā? Nu, līdz 6, 5, 6. Līdz 5, man liekas, jā. Nu, uz vakaru jau arī ballīt iegriezīs kaut kādas lielākas apgrieziens? Nu, tajā būs vēl koncerti kaut kādi, jā. Tur beigās būs Latvijas gāzes koncerts, laikam. Un pa vidam vēl būs kaut kāds, kad mums būs pauzītes, bet jo mēs jau daudz stundas jau tur tehno griežam, tirgūt. Nu, katrā ziņā ir iespēja atnākt uz Sakņu paviljonu, padējot tehno elektroniskās mūzikas ritmos, jau tūdaļ arī pirmatskaņojums Platona Buravicka skaņdarbam Visums pasaules vertikāls un horizontāls, bet jau tūlīt jūs redzēsiet savos ekrānos, kas tad īsti notiek Gaļas paviljonā, jo visā Rīgas centrāla tirgu katrā no paviljoniem šodien dažādas aktivitātes, un Gaļas paviljonā 3 reizes dienā šo ierasto Gaļas paviljona ritmu pārtrauc tāds horeogrāfisks uzvedums, kurā ir iesaistīti gan ielu vingrotāji, gan dziedātāji. Koris balsis uzstājās ar dziedājumu jau fragmentu no arī vēl viena pirmatskaņojuma, kas gaidāms Gaļas paviljonā 5:00 pievakarē. Tas būs pirmatskaņojums pie gaļas ar intriģējošu nosaukumu. Un, protams, to visu varat baudīt šodien šeit centrāla tirgu. Ja nu esat nosaluši Rīgas centrā uz ielas, tad nāciet šeit pasildīties un apskatīt kaut ko nebijušu.